Šodien es testēšu Greenway kosmētiku. Es jums zvēru, es to kosmētiku neizplatu, bet es esmu ļoti pateicīga vienai no manām sekotājām Intei, kura tieši ar Greenway nodarbojas, un viņa man atsūtīja kasti ar kosmētiku. Pirmais iespējas, šī kastīte man patīk. Man šķiet, ka izskatās dārgi, izskatās labi, bet visa kosmētika ir ļoti, ļoti viegla pēc svara. BB krēms ir domāts visiem ādas tipiem. Sajūta uz ādas nav baigi smaga. Ir aizdomas, ka viņš padarīs, jau padarīja manu ādu mazliet tādu speķaināku. Sausas ādas īpašniecei varētu būt neko tā. Šī konsilera formula ir tāda, kādu mēs arī gaidām tādā stikā. Es domāju, ka daudzām ir bijuši kaut kāda tādā. Bieži vien šāda formula ir arī tādās kā tūbiņās, kas izskatās kā lūpu krāsas. Bet viss ir atkarīgs no cenas, cik viņš maksā. Tāpēc, ka ja viņš ir dārgs, tas nav tā vērts. Viņš maksā 14,50. Es domāju, ka viņš ir par dārgus šai formulai. Es par viņu varētu samaksāt kādi maksimums 5 eiro. Uz acīs man ir tāds burvīgs brow pencil ar 2 pusītēm. Vienā ir kemīte un vienā ir zīmulis. Viņš diezgan turās. Tas ir ļoti patīkami. Labi, ka ir kemīte, var mazliet iztušēt to meistardarbu, ko jūs piezīmējat. Priekš acīm man ir tāds eyeshadow stick. Viņš tā minimāli maigi staro. Ēnas zīmulis rada unikālu vēsumu sajūtu uz plakstiņiem. Jā, tas gan. Es te domāju, kāpēc viņš tik vēs? Tiešām, šis zīmulis rada vēsumu sajūtu. Tušā. Apjomu skropstām viņa viennozīmīgi piešķir. Es neteiktu, ka viņa baigi viņas atdala, bet tām beibēm, kurām patīk apjoms, tiešām šī strādā. Lupu zīmulītis. Notestēsim. Uzklāšu uz rokas. Ļaušu piefiksēties un tad pārbaudīsim noturību. Jā, tests izturēts. Nākamā ir matējošā. Standarta iepakojumā. Pēdējais man ir lipgloss. Wow, šito es negaidīju. Man likās, ka varbūt tā ir žēlēja veida tāds uzgalītis. Būtu prikoļna. Bet nē, tas ir vienkārši plasmasas. Smuks spīdus. Smaržā arī neko tā. Es uzskatu, ka viņa ir laba, bet pārāk liels viņai ir uzcenojums.